Vairāki simti tūkstoši no Latvijas iedzīvotājiem saskaras ar problēmu ar nestrādājušiem, nedarbojušiem liftiem. Un šī problēma nav tikai senioriem. Problēma ir arī jaunam māmiņam ar bērnu rātiem, faktiski jebkuram. Liftu nomaiņa ir diezgan dārgs process, kas ar lielu nastu guļ uz dzīvokļu īpašniekiem. Sēdes laikā Saeimā es piedāvāju iniciatīvu, ka likumu par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanai iekļaut jaunu normu, ka pašvaldība var finansēt, līdzfinansēt liftu nomaiņu. Es aicinu jūs, iedzīvotājus, griezties šobrīd pie savām pašvaldībām un aicināt arī stāstīt par savām problēmām ar liftiem, aicināt līdzfinansēt šo procesu. Es aicinu arī pašvaldības vadītājus ieplānojot, vai mēs varam ar savu līdzfinansējumu palīdzēt dzīvokļu